Sveicināti atpakaļ manējā šovā. Šodien mēs esam Melžos, Melžu rajonā, un ar mums ir Mārtiņš! Jau. Tā, šodien mēs uzzināsim bišķi par mūsu rajonu, par, šo vietu. Ko tu zini par Melžiem, Mārtiņ? Melži? Tā bomba. Aha. Šeit ir ļoti daudz, kas notiek. Piemēram, pašlaik, kur mēs ejam, šajā rajonā es sen atpakaļ ar čomiem, kaut kādu nezinu cik gadus atpakaļ, vienkārši spēlējam bumbu, braucam ar riteņiem, un vienkārši, te bija bomba reāli, vienkārši. Izklausās pēc reāls vietas. Tas nav vienkārši parasts veikals lats. Jums tas izskatījās kā vienkārši veikals, bet man šī vieta ir svarīga, jo šeit netālu dzīvo viens mans čoms, mans onkulis, the OG, the GOAT, Brunis. Viņš ir mans onkulis jau no kopš, nezinu, kopš bērnības. Bet šajā vietā notiek vairākas lietas. Piemēram, notiek lielākās dilemmas. Piemēram, viena no dilemmām, kas man būtu, un arī citiem, manuprāt, būtu, vai mēs pērkam monsterīti vai natīvo saldējumu. Un, es jau esmu izvēlējies savu choice. Jā. Bet, šī vieta ir ļoti svarīga man. Tad, kā jūs jau redzat, mēs esam vienākuši jaunā vietā, kas ir, manuprāt, most well-known spot, jeb pats labākais spots, ko visi gaņi jau zina, jūra. Tā šodien visīpaši tas, ka, manuprāt, šis ir pati labākā jūra, pati labākais vieta priekš peldēšanas. Lai visas pārējās vietas ir, nav labas. Viena lieta, kas ir tā kā dažreiz čakarīga, ir tas, ka ļoti daudz jūras zāles ziemā. Jūras zāles, jā. Jā, jūras zāles ziemā, vasarā parādās piedodiet. Bet, kā var redzēt, jau tev ir smuks skats. Viens ziemā ir smuks skats, vasarā arī smuks skats. Vasarā pat var tajā skatā nopeldēties. Ko tev nepatīk? Tas ir forši. Esam atnākuši uz to mūsu jauno vietu, kas ir, kā jau redzat, Melžu estrāde. Un, in my opinion, šī ir tā paša vieta, kur visi tie labumi sākas. For example, viens ir tas, ka daudz šeit dejo vasarā, te notiek pasākumi, Jāņi, Rīgo, aldētāji un džēzi. Bet, man šī vieta ir tik svarīga, jo mēs te ar čomiem tikāmies ļoti daudz vasarā. Vienkārši no pārka atnāk šeit, vienkārši pačilot, pasēdēt, šī vieta brings back memories, vienkārši no atmiņas, tik daudz atmiņu, ka pat ar latviešu valodu nevar izstāstīt, pat ar angļu valodu nevar izstāstīt. Nevienā valodā nevar izstāstīt. Tieši tā. Tad viena lieta, kas arī ir interesanti par šo estrādi, ir tas, ka, vai tu zināji, ka šī vieta ir tikusi restaurēta maksimums 3-5 reizes? Nezināju par to. Tā kā sākumā bija vispār citā krāsā. Es tik ļoti labi neatceros, es biju bērnībā, man bija nezinu cik gadi. Tad vienbrīdī nokrāsots uz zaļu, bet bija apkārt sēta, nekad šis no šeit nebija. Tagad viņš ir restaurēts, kā viņš tagad ir. Aizņem kādu nezinu, gadu, 2. Es nesakoju līdz tam. Bet, te ir ļoti daudz, kas mainījies. Tikai šie piebūvēti, kas ir stenda priekš pārsvērt un apakšā taisa, kaut kādu vietu šopiņiem. Daži viņi, piemēram, es kādreiz ar čomiem, es neskeitoju pats personīgi, bet mani čomi no tām kāpnēm skeitojuši lejā, ar ritiņiem lēkuši. Tas vienkārši tā visa vieta vienkārši tā kā, bomba vienkārši. Tad mēs esam nonākuši pie mūsu pēdējā punkta, ko es gribu pastāstīt par mums aizmugurēju punktu skolu. Es te jau ļoti ilgi mācos, nezinu cik gadus jau. Šitien ir, ko mēs tagad ejam iekšā, ir punktu stacija. Viena iedzīga lieta, kas man sen atpakaļ notika, es jums pastāstīšu mazliet lori. Oh my god, Mārtiņa lori, crazy. Mums tur jāiet. Sanāk, šis perons, viņš nav mainījies, bet mums priekšā, tajā vietā, pagriezamies, tur. Jā, sen atpakaļ bija perons. Un jūs pat būtu neiedomātos to, bet šī stacija, kā viņa tagad izskatās, viņa nav vienmēr bijusi šāda. Sākumā viņa bija dzeltena. Es arī neiedomātos to. Bet tas bija pirms vairākiem gadiem, aptuveni 10 gadiem. Un par to ņirdzīgo incidentu, kas man notika, bija tā, ka
es mazliet attēlošu. Tātad, iedomājies, es gaidu vilcienu ar Omi, right? Es sēžu, es vienkārši sēžu, runājamies. Nu, mēs kaut kāds, esmu sīcis. Un nezinu kāpēc, bet otrā pusē, kā jūs zināt, perons. Un kas iedzīgākais notika, bija tas, ka tu kādi sīči randomly vienkārši iemet, man pasaka, vai tu esi Mārtiņš? Es tā, jā. Viņi izvelk tomātu. Nevis ābolu vai jebko, tomātu. Un met pret mani. Mazliet smieklīgi, bet man tad nebija smieklīgi. Man Omi jau piecels, viņa tā jau gatavojas jau, zini. Bet jā, šī vieta ir ļoti mainījusies arī. Un vēl mainās, jo pārbūvē vilcienu, kā līnijas un tam līdzīgi. Te bija bomba reāli, vienkārši. Izklausās pēc reālas vietas.